PR Kompas ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķerve un Lāsma Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mēdīju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompas ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu. Silvestrs Savickis ir uzņēmējs, sabiedrisko attiecību konsultants, līdzīpašnieks uzņēmumā Līd korporatīvā komunikācija. Strādājis Latvijas diplomātiskajā dienestā, Pasaules bankas projektos, publiskajā un privātajā sektorā. Paralēli savai profesionālajai ikdienai darbojas biedrībā Mārupas uzņēmēji. Jau vairāk kā 5 gadus regulāri tiekas ar Mārupas skolēniem, daloties savā pieredzē un izglītojot. Šodien mēs esam aicinājuši Silvestru, lai runātu par to, kas gaidāms 2025. gadā komunikācijas un sabiedrisko attiecību jomā, kam PR profesionāļiem īpaši vajadzētu pievērst uzmanību. Sveiks, Silvestr! Čau! Sveiks, jā! Nav noslēpums, ka šis raidieraksts ir mūsu pirmā epizode šajā gadā. Mēs ar Kristīnu jau runājām, domājam, ka mums vajag kādu otrā epizode. Otrā epizode šajā gadā. Bet mēs ar Kristīnu jau gada beigās gribējām kopsavilkt un paskatīties uz to, kāds ir bijis iepriekšējais gads un padomāt, kādas tendences nesīs jaunais. Un tajā brīdī mēs domājam, jāaprunājas ar kādu cilvēku, kas ir ilgstoši bijis vadībā, kādai komunikācijas vai sabiedrisko attiecību aģentūrai, un kas mums var iedot tādu foršu, skaistu, lielu skatījumu uz to, kas tad ir gaidām šajā gadā, ar ko šis gads varētu būt komunikācijas jomā atšķirīgs no iepriekšējā. Ja tev būtu jāpasaka tādos dažos vārdos, kas tad ir tās galvenās tendences, ārkārtīgi plašs jautājums, vai ne? Bet kas varētu būt galvenās tendences komunikācijas jomā šajā gadā? Tas tāds kaut kas no astroloģijas, laikam, jā? Astroloģijā varbūt neiesim, bet padomājot no tādas perspektīvas, es tev pateikšu priekšā. Piemēram, lai tev iedot tādu bildi. Jo gatavoties šajā epizodē, protams, ka es arī parakājos dažādos resursos, domāju, Kristīna arī, mēs centāmies saprast, kas tad ir tas, par ko visi runā, vai ne? Kā pasaule mainījusies. Pirmais – mākslīgais intelekts. Gan jau tev arī ir pieredze ar to, vadot aģentūru un skatoties, ko tavi darbinieki dara, domāju par to, ko tavi klienti dara, domāju par to, kāds var attīstīties. Nākamais, piemēram, varētu būt, kas notiks ar ilgspēju un uz ilgspēju vērstu komunikāciju. Īpaši jau kontekstā mēs tieši tad tiekamies laikā, kad tikko ir ievēlēts Trumps. Un kur mums jau ir vairāk piemēri, kā uzņēmumi atsakās vai nesākot ar metu no šīs korporatīvās ilgspējas politikas un tā tālāk. Tad to jautājums, cik šis būs jūtisks jautājums. Ētika, caurspīdīgums, klasiskie PR rīki. Iedev to fonu. Kā tu teiktu? Zin kā, tā pareizās atbildes jau tur noteikti nebūs, un visi šie skaidrojumi un pieņēmumi ir balstīti tādā zīlēšanā kafijas biezumos, bet jā, tu minēji tātad gan šo politisko situāciju pasaulē, kas iespējams sastās iespēju uz biznesu, un ja mēs runājam par ilgtspēju, tad droši vien vismaz dažās zemeslodes daļās, nepārāk labi, bet labi, par to varbūt tad atsevišķi. Bet lielos vilcienos es domāju, ka komunikācija jau ir sevi pieteikusi diezgan stabili. Tas nozīmē, ja mēs runājam no sabiedrisko attiecību klasiskās aģentūras viedokļa, tad skaidrs, ka saturs, ja kādreiz sabiedrisko attiecību aģentūras, kādreiz, domāju, pirms gadiem 20, bija burtiņu menedžeri, ja viņi pārsvarā rakstīja, tad joprojām šis burtiņu menedžments ir spēkā, bet tev jāspēj uzrakstīt scenāriju, raidierakstu, teksti, Q&A, un viss tas jāpārvērš tādā saturā, kas tam klientam ir vajadzīgs. Un tas, ko mēs darām aģentūrā, mēs ražojam saturu. Un tas ir gan rakstisks, gan vizuāls, gan kustīgs, gan audio. Un tā ir tā tendence, kas, es domāju, ir nostiprinājusies, un viņa ies tikai dziļumā, ja mēs runājam par tādu, par PR perspektīvu, PR nozaru perspektīvu.
Būs integrācija starp klasiskajām PR aģentūrām un digitālajām aģentūrām. Es domāju, ka vienā brīdī nosudīs arī tas saucamais radošo aģentūru koncepts, kur, piemēram, klasiskās reklāmas aģentūras, viņas tad rada vizuālu reklāmu, kas tiek tad papildināta ar kādiem PR vēstījumiem. Es domāju, tā integrācija, kas jau notiek pasaulē, viņa arī turpināsies. Tas ir par tendencēm. Nezinu, tas būtu tehniski, droši vien tu negribēji dzirdēt. Nē, ir labi. Man ir svarīgi, kā tu redzi, vai tu redzi. Tas, ko es arī, vai varbūt pareizi sadzirdēju, ka kopumā mēs redzam, ka tomēr tie klasiskie vai ne, tie sabiedrisko attiecību rīki mainās. Vai tu redzi, ka viņi zaudē savu nozīmi? Mēs runājam par klasiskajām mediju attiecībām, mēs runājam par mediju brīfingiem, preses relīzēm. Vai tas joprojām būs svarīgi? Tas būs svarīgi, un tas būs svarīgi neskatoties uz vispār varbūt valdošo skepsi. Pats zinu cilvēkus, kas saka, kāda medija, kāda tur Delfi, tur viss cilvēki paši ražo saturu, kanāla NT un tā. Nē, tas tā nebūs, tāpēc, ka to kvalitatīvo saturu, kuru profesionāli cilvēki vērtē kritiski, joprojām spēs saražot tikai profesionāli. Tie ir droši vien tos, kas mēs klasiski saucam par žurnālistiem. Arī eksperti, kas darbojas dažādās nozarēs un laukos un komentē norises, sociāli politiskās norises, uzņēmējdarbības norises, biznesa pasaulē, Latvijā, dažādos kontekstos. Viņi patērē. Šie cilvēki, teiksim, tā sabiedrības, negribas man lietot šo vārdu intelektuālākā daļa, jo nevienmēr tas atbilst varbūt šī vārda būtībai, ja? Bet tā daļa, kas kaut ko dzīvē dara, kaut ko ražo, pievienoto vērtību vai biznesā, vai varbūt sabiedrībā, nevalstiskais sektors, jā, politiķi, jo politiķi būs tie, kas pēc definīcijas demokrātijā, ja mēs vien nemainīsim sistēmu, tad demokrātijā politiķi ir tie, kas nosaka dienas kārtību, kas raksta likumus un komentē situācijas, komentē nozares, komentē dažādas norises un tā. Respektīvi, klasiskie mēdīji paliks, jo šī cilvēka auditorija lasīs, patērēs klasiskos mēdījus. Joprojām būs ziņas, joprojām būs televīzijas raidījumi, diskusijas, debates. Tas ir demokrātiskas sabiedrības pamatā, un tas arī saglabās visus šos instrumentus tādus, kādi viņi sākotnēji bijuši. Protams, viņi tiks papildināti ar šo jauno vizuālo komunikāciju, kustīgo komunikāciju, audiālo komunikāciju un tiem instrumentiem, kas ir ienākuši iekšā pēdējā. Grūti lietot vārdu pa pēdējo laiku, droši vien. Saku pēdējo, tas domāts kaut kādi 10-15 gadi. Jā, paldies, Silvestr, bet domājot un klausoties tavu atbildi, tu daudz pieminēji viedokļu līderus, tā mēs varētu saukt ekspertus, vai ne, kuri arī paudīs šo vēstījumu, sekojot un skatoties tendences vispār komunikācijas jomā pasaulē. Šogad diezgan daudz tiek uzsvērta arī šī autentiskā komunikācija. Protams, daļēji tas ir nācis arī pateicoties digitālajai videi, kur ir šie digitālie viedokļu līderi, bet kā tad ir ar šo autentisko komunikāciju un runas personām, organizāciju runas personām, kā tu šo redzi attīstamies, jo skaidri tu teici, arī aģentūras vairāk domās par gan klasiskajām mēdīju attiecībām, gan audio-vizuālo saturu, vai mūsu organizācija runas personas spēja noturēt autentisku komunikāciju ar auditoriju, ar mērķa auditorijām? Droši vien man jāprasa paskaidrojumi, kas ir vārdam autentisks. Tas ir kā dabīgs nāk. Jā, dabīgi. Pēc būtības. Pēc būtības, jā. Patiesi, pēc būtības, tā. Tās divas dažādas lietas. Patiesi tas ir mūžīgais jautājums, kas nav patiesi. Es domāju, ja jautājums ir par to, vai viedokļu līderi, organizāciju vadītāji, deputāti, politiķi, vienalga, uzņēmēji, lietu nevalstiskais sektors, es domāju, katrs joprojām pārsvarā, ja tas nav kāds politisks manevrs, ja, tad, manuprāt, man gribas domāt, ka tas autentiskums, es neesmu pamanījis tādu sajūtu, ka tas kaut kā būtu challengeots, mainījies, vai man liekas, viss ir ok. Un es domāju, ka arī būs ok, jo
man nenāk, protams, mēs runājam par politiku, jo bieži tur ir visādas manipulācijas, spekulācijas, gājieni, spēles un tā ir tā politikas, teiksim tā, kā teica viens man zināms cilvēks, demokrātijai ir blaknes, tad šī ir tā blakne, bet labāk tāda nekā autokrātija. Tā kā es nezinu, man nav īstenībā pat nevienāds prātā jautājums par autentiskumu, bet mēs varam pavirpināt. Bet tu pasties, piemēram, tagad arī atkal runājam par tendencēm. Es pilnīgi saprotu, ka Kristīna šo jautājumu uzdeva par to autentiskumu, ko sagaida, ja? Domāju par dažādām jomām, īpaši jau par sociālajiem tīkliem, ka tu rāda ne tikai savu skaisto krūzīti, kas tev ir iepakoti skaistā vidē, bet, kad tu ieliec viņu ikdienā, tu parādi, kā tu no rīta piecelies bez sava make-upa, ar krūzīti aizējiem vannas istabā, nezinu, tur iztīri zobus vispārējais. Un tu attiecinot to uz politiku, vai no politiķiem, mēs arī varētu sagaidīt kaut ko tādu, ka politiķi mums sāktu tagad atklāti runāt, īpaši jau gadāms pašvaldību vēlēšanas, ka mēs necenšamies vairs runāt tikai par lielajām, skaistiem, iepakotiem lietām, bet parādām tos izaicinājumus ikdienā. Man šodien bija grūta diena Saeimas komisijā. Ja? Es nācu ar šo brīnišķīgo likumprojektu, viņš tika noērēts, man bija debatas, nezinu, ar sociālajiem partneriem, kas man uzbruka un tā tālāk un tā tālāk. Tāds autentiskums. Ja es pareizi saprotu to jautājumu, tad man godīgi sakot, pilnīgi vienalga, kādā veidā tas vai cits politiķis to krūzīti tur nolieto. Man nav nepieciešams kā politikas patērētājiem. Man godīgi sakot neinteresē, labi, tiksim tā, vienmēr tā debats ar privātās dzīves vāku saturu vai ne žurnāli, es domāju, vai tur kas jauns. Un to, kas notiek sociālajos medijos, viņu pašradītā saturā. Man tas nemainīs nevienā brīdī viedokli vai lēmumu pieņemšanas procesu, vai es dodu savu balsi, savu vērtējumu, savus sajūtas par to vai citu cilvēku, politiķi, ja viņš parādīs to tevis pieminēto kafijas krūzīti autentiskā vidē un to, nezinu, to fuck-up sajūtu, iespējams, kur viņš vīlies pēc darba ar sociālajiem partneriem vai citā institūtā. Man tas nav nepieciešams, bet es pilnīgi piekrītu, ka cilvēki, kad liela sabiedrības daļa vēlētos to redzēt un vairāk zināt, bet tad jau atkal jautājums par sabiedrības briedumu, cik uz kādu lēmumu pamatu viņi pieņem savus, uz kādu pamatu viņi pieņem savu lēmumu, veikt savas tās vai citas izvēles balsojumus, piemēram, vēlēšanās. Bet labi, es tev izaicinu. Atnāk X partija, kas tagad grib startēt pašvaldības vēlēšanās. Un viņi ir izdomājuši, viņi ir jauni, forši, viņi grib atrast veidu, kā uzrunāt jauniešu auditoriju, konstatējuši, ka šī jauniešu auditorija tāda neaptvērta, viņi nezin, ko viņi grib, viņi nav pārliecināti, vecie politiskie spēki neuzrunā un tam līdzīgi. Piedāvāsim idejas, kas jauniešiem ir aktuāls. Un viņi atnāk pie tevis tajā brīdī, ja, un saka, Silvestre, es zinu, pēdējais brīdis pašvaldību vēlēšanas tuvojās, bet mums ir jāatrod veids, kā mēs varētu tik īsā laikā uzrunāt savu mērķa auditoriju. Uzreiz ne tās durvis droši vien. Pirmkārt, tam jau jāsaka, tas disklēmērs, mēs nestrādājam ar politiskajām partijām. Nekad. Mēs varam palīdzēt tā vai citā jautājumā, bet mēs neveidojam nekad neesam veidojuši viens konkrēts politiskās kampaņas, partijas kampaņu saturu. Respektīvi, šis jautājums nav pie mums. Mēs strādājam tādā vidē, kur mums ir svarīgi būt kvalitatīviem ar savu saturu un atbilstoši, tā sakot, tas politiķis mums var būt tas kanāls, ar kuru mēs nav svarīgi. Viņš ir viens vai otrs partijas, bet ja viņš ir ievēlēts, tad viņš ir kanāls, kā iespējams mūsu vai mūsu klientu vēstījums, ar kuru nodot. Līdz ar to sasaistīties ar vienu politisko partiju, tas principā nozīmē iešaut sev kājā, jo tad, kad tu visi zinās, ka tu strādā ar viņiem, bet tu darīsi to darbu, ko tu ikdienā pelni naudu, mēģinās nodot savus vēstījumus plašām politiskajām spektram, vienalga viņš pozīcija, opozīcija, pašvaldībā, parlamentā, vienalga, tad visticamāk, tad nostrādās tas klasiskais variants, tas jau ir ar viņiem, līdz ar to mēs nemaz nerunāsim. Tā kā,
Tas, protams, nebija tavs jautājums. Tavs jautājums bija, kā ieteikt. Kā mēs uzrunāsim to auditoriju, kas nav? Kāpēc es velku uz to atkal uz to autentisko komunikācijas, TikTok vispārējais? Jo arī mums bija tikko piemērs Rumānijā, bija prezidenta vēlēšanas un viens no kandidātiem 3 nedēļu laikā ar 25,000 TikTok kontu panāca savu atbalstu un tā tālāk. Līdz ar to tu redzi, kāds patiecībā tas ir potenciāls manipulēt ar masām, ja tu runā ar šo te kafijas krūzīti pie spoguļa. Paturpinot par Rumāniju, konstitucionālā tiesa apturēja šo TikTok fenomenu. Demokrātijas neblakne, tā ir tā labā. Bet klausoties arī, turpinot manis iesākto diskusiju, un mēs nonācām līdz sociālajiem mēdījiem, un šis autentiskums sasaucas arī, atļaušos lietot vēl joprojām šo anglisko vārdu influenceriem, tad jautājums ir, kādu tu redzi arī kā komunikācijas aģentūras vadītājs, kāda tad būs loma influenceru mārketingam šogad, un vai tas būs vēl tikpat efektīvs, cik tas ir pēdējos, ja mēs tā paskatāmies 2 gados, ļoti intensīvs izmantots, jo daudzās kampaņās organizācijas daļu no savu budžeta velta influenceru mārketingam, un kādas ir tavas sajūtas arī strādājot, skatoties arī pēc jūsu klientu pieredzes, kas tad būs šogad ar to influenceru mārketingu? Droši vien nekas jau tuvāk īpaši nebūs. Turpināsies kā iepriekš. Mēs gan šos influencerus, šo jēdzienu influenceris, kā jauna, piemēram, banalizēšu jaunu izskatīgu sievieti, reklamē kādu kosmētikas līniju, vai ne? Mēs viņu tā kā varbūt paplašinām līdz tam terminam, kas ir tās viedokļa līderis. Un, ja mēs runājam par enerģētiku, par klimatu, par sociālām lietām, tad tas influenceris ir šis viedokļa līderis, kas, ticamāk, ir speciālists eksperts savā jomā, un tā ir mediju pārbaudīta un cilvēku pieņemoša lieta, kad sabiedrība tās vai citas mērķa auditorijas ieklausās viedokļu līderos, /influenceros. Jautājums tikai par kuru veidu, kāda satura informāciju mēs runājam. Tur vienā vietā ir, kā jau es minēju, banalizēt. Tur jauna meitene, izskatīga sieviete, kas reklamē kādu stāstu, ka šī ir forša kosmētika, bet pretīm ir, piemēram, influenceris, kas ir viedokļa līderis, iespējams, ilgstošs kaut kādas organizācijas vadītājs vai eksperts, vai vislielākais apjoms ir nevalstiskajā sektorā ar šiem sauksim influenceriem. Es domāju, ka noteikti tas pieprasījums pēc viņiem vienmēr būs jautājums, kādā iepakojumā un kādos kanālos. Vai tas būs alā TikToks un autentiskā komunikācija, par ko jūs runājat, vai tas tomēr būs pamatots viedoklis, kas dod iespēju pieņemt lēmumus cilvēkiem, to citu jautājumu. Un kā būtu mums, kā sabiedrisko attiecību profesionāļiem, jārēģē arī uz šīm straujajām sociālo mediju algoritmu izmaiņām, jo arī šogad ļoti daudzas lietas tajā pašā Instagramā, kas mainās, ņemot vērā, kā viņi ir minējuši, ka arī gribēs no organizācijām vairāk sejas, tātad cilvēkus tās kameras priekšā, nevis tikai produktus pakalpojumus, ko tas varbūt varētu mainīt arī tādās PR stratēģijās nākotnē. Nē, sejas, bija tas teiciens, ka Colgate tūbiņu pati nerunā, vai ne, ka tur ir kādi cilvēki, kas stāvēs, viņi runā. Es domāju, ka es nezinu, tas kaut ko mainīs. Atkal ir runa dažādi kanāli, dažādas tēmas, vieglās, smagās, būs vajadzīgas pielāgoties, adaptēties, sociālā medija kā tāda, No tiem algoritmiem viss ir ļoti vienkārši. Tas ir ļoti tehnisks jautājums. Īstenībā es par to neko negribu zināt. Es gribu, lai man ir cilvēks, kurš par to zina. Visi algoritmi, kas tiek nemitīgi mainīti, ir mainīti dēļ iemesla, kas nes it kā dēļ lozungu, kad jums būs ērtāk lietot. Joprojām es nekādīgi nevaru pieķert sev pie domas, ka man kaut kas ir lētāk, ērtāk. Man jāmaina savu rutīnu, veidojot kaut kādu savu publicitāti sociālajos medijos. Un tad atkal, kad man paprasa grāmatvedu rēķinu no Meta, es tagad štukoju, kura man Meta biznesa vai vienkārši advertising. Kaitinoši, jā, bet skaidrs, ka šis tas mainīsies. Un droši vien ir cilvēki, kas zina un pārvalda to, jo ir tādi cilvēki, kas tam seko līdzi, viņi arī palīdzēs veidot tās kampaņas izsvērtas un pamatotas.
balstoties uz klienta vēlmēm, piedāvājot to, kā sasniegt tos vai citus, nezinu, KPIs. Jāseko līdzi, neko nevar darīt, bet jautājums, vai tas baigi forši, man kā lietotājiem liekas neriebīgi. Kādam citam, protams, kas to ikdienā strādā šo lietu, fine. Pastīsimies atkal, kā var izveidot pikseļus tur tādā vai citā platformā, lai tiktu sasniegt tur konkrētu mērķu auditoriju. Cik svarīgi, tavuprāt, ir sekot tehnoloģiju attīstībai, un es drusku gribu to mākslīgā intelekta pusi tomēr aizvilkt. Jo skaidrs, ka, es nezinu, protams, tu vari pastāstīt, kā pie tevis ir tik daudz un kādām vajadzībām to lieto, bet, ja godīgi, es vakardien pēdējo nedēļu domāju par Sārta teikto, par to, cik lielā mērā tas mākslīgais intelekts jau spēja replicēt cilvēku uzvedību. Un noslēpums, ja mēs runājam par komunikāciju, tad mēs lielā mērā runājam par kaut kādu sabiedrības uzvedības maiņu, pārliecināšanu, kaut kā rīkoties, nerīkoties un tā tālāk. Un visu laiku bija runa par to, ka tas mākslīgais intelekts netiek līdzi, ka viņš nevar vēl kaut ko nolasīt. Bet vienā konferencē klausījos, ko viņš teica, ka tas mākslīgais intelekts paliek jau tik gudrs, ka ir tik ļoti maza tās starpības starp to, ko kāds mākslīgais intelekts māk pārliecināt vārdus, izvēlēties, lasīt jau sarežģītas lietas, ka tā arī tā mākslīgā intelekta nozīme mainīsies ārkārtīgi tuvākajos gados. Kā tu teiktu, kā tu redzi šobrīd mākslīgo intelektu un kā tu viņu redzi pēc kaut kāda laika? Sākot no otras puses, varbūt perspektīvā, tad informācijas patērētājiem, kas mēs visi esam vienalga, kurā kanālā, būs jābūt labāk apmācītiem un spējīgiem kritiski izvērtēt informāciju, jo tu tiešām vienā brīdī nezini, kas ar tevi runā. Un tas tā var notikt. Un otra lieta, protams, ir regulējums, kam jānāk ir līdz likumdošanai, dažādām, lietām, kas kontrolē, ierobežo, uzrauga. Limitē šīs iespējas, ka tu varbūt tiec apkrāpts un tā tālāk, bet, kā zināms, jebkura likumdošana vienmēr nāk pēc tā, kad ir kaut kas izdomāts un kaut kāda rīcība notikusi. Ne? Visā visumā tas ir, protams, milzīgs tāds mākslīgā intelekta parādīšanās, ir milzīgs sprādziens vispār jebkurā nozarē un atkal divas lietas, vai to sadzīvo un izmanto, vai arī tas tev rada kaut kādas bailes. Ja mēs runājam par otrajām, par bailēm, tad ir zināms, ka mums ir diskusija ar finansistiem, ka grāmatveža profesija tā kā nebūs vajadzīga. Es esmu stipri pārliecināts, un grāmatveži ir citā ieskatā, protams. Un tad viņi man saka apakaļ tie finansisti. Viņi saka, bet jūs jau varat, tas, ko jūs tur rakstat, es atvainojos, es iemetu čatiņā un dabūnu to saturu. Un tā ir taisnība. Tā, protams, ir taisnība. Bet, kā es tagad draudu citiem jauniešiem, kurās skolas lietās, pasniedzēju lietās, es saku, ir programmas jau izdomātas, kas, ja jūs uzrakstīsiet savu mājas darbu, un mēs viņu ieliksim tāpatās kā uz plaģiātu testēšanu augstskolā, vai ne, tāpatās arī viņš parādīs, ka most likely written by artificial intelligence, un tad jūs norausieties, vai ne. Tur ir viena blakne šim jau esošajā situācijā. Mēs izmantojam šeit mākslīgo intelektu, kā droši vien jebkurā profesijā, kurš ir kaut nedaudz apguvis tos pamatus. Un viņš palīdz varbūt ātrāk salikt, piemēram, gatavo piedāvājumu, un tu esi, tā piedāvājuma gatavošana jaunam klientam. Tev ir, kurā aktivitāte jau tenī dienā, un tu esi nokusis, un tagad tev vajag pārsvečoties uz kaut kādu konkrētu tēmu. Un tu nevari atrast, tādā brīdī vienkārši saņemties. Un tad tu uzdod to jautājumu, viņš tev iedod jau to rasējumu priekšā, vai ne? Un skaidrs ir tas, ka nekad neviens produkts, ko mākslīgais intelekts ir piedāvājis, nav bijis ideāls. Es teiktu, viņš ļoti labi tulko tekstu uz angļu valodu vai arī pārtaisa tevis rakstīto tekstu labākā kvalitātē, bet, paļauties uz pilnīgi uz to saturu, es nekad nec pats to darītu, nec kādam arī ieteikt. PR Kompass raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķērve un Lāsma Šķeste. Ir, manuprāt, ļoti sliktas lietas, ko es esmu novērojis. Cilvēki mēģina paļauties uz viņu maksimāli un mēģina liek
aicina, liek mākslīgam intelektam risināt jautājumus, kas, manuprāt, ja tu to nedari pats, tad iespējams tu vienkārši netrenē savas smadzenes. Un ja tu strādā šī nozarē, sabiedriskās attiecībās, un arī politikā, un arī mārketingā, un arī radošās industrijās, tavs galvenais instruments ir smadzenes. Un tev viņus vajag trenēt. Un, piemēram, ja es redzu, kad kāds jaunāks kolēģis ir lūdzis uzrakstīt e-pastu, kaut kādu diezgan basic lietu manā skatījumā. Protams, ka to viņš izdarīs perfekti, jo tur ir dažādi pieklājības vārdu savirknējums, ja tur nav nekāda dziļāka specifikas. Es teiktu, vienreiz, otrais, trešoreiz, un tad, kad tev būs jāiepazīstās ar puisi vai meiteni, tad tev nebūs mākslīgais intelekts blakām, kas palīdzēs tev, tavām smadzenēm salikt šo tekstu tādā. Bet tu tur nevari neko arī darīt. Tā darba varbūt arī dzīvē ir tik daudz, ka lietas viņam strādā. Tas tev nemaksā neko. Kaut ko tas maksā man, protams. Bet principā tas ir ļoti ekonomiski izdevīgi. Un tas chatiņš izdara tavā vietā visvienkāršākos darbus. Tas, ko es gribu teikt, izmantot viņu vajadzētu tur, kur viņš tev tiešām var palīdzēt, iedot iedvesmu, kikofu, pārčikot kaut ko, pārbaudīt, bet nekādā gadījumā uz viņu 100% paļauties. Un tiešām tādas lietas kā e-pasts, tā kā mēģināt vismaz uzrakstīt pašiem. Jo tas treniņš tavām smadzenēm nodrošina tavu konkurētspēju darba tirgu uz priekšu. Jo vienā brīdī tad jau nebūs vajadzīgs vispār tas cilvēks. Es tieši gatavoties šai sarunai paskatījos statistiku un tieši par mākslīgo intelektu un atradu tādu foršu pētījumu, kur tieši patērētāji bija prasīti atbildēt uz jautājumu, vai viņi var atšķirt, kurā brīdī, ja tātad viņiem tekstu ir radījis, kaut kā satura radījis artificial intelligence, mākslīgais intelekts, un tur 54% teica, ka jā, viņi māk atšķirt, un tad viņiem tika tālāk prasīts, kur visbiežāk viņi saskarās ar šo mākslīgo intelektu un kur viņi nav gatavi un kur viņi grib saskarties ar mākslīgo intelektu. Un, piemēram, viņiem kaitina, ja produktu aprakstī to par mākslīgā intelekta palīdzību product descriptions kā aprakst tādu un product reviews. Pārskati, jā. Bet job application standartiņš vai nesaliec no manas CV motivācijas vēstuli vai kaut kas tam līdzīgs, music recommendations un tam līdzīgi, bet tur, kur viņiem nebija iebildums, ka izmanto mākslīgo intelektu, bija, pieņemsim, teksts tīmekļa vietnēs un chatboti. Starp citu, e-pasta arī bija viens, kaut kas tāds, ko viņi norādīja, ka, ja viņiem bija jānovērtē, cik tas viņiem traucē, ja, tas nebija tik izteikts kā, piemēram, citas formas. Tā kā es domāju, ka patērētājs jau arī redz, ka lielā mērā viņam tiek šis saturs gatavots, bet ir, kur tas vairāk kaitinās, ka tev ir šīs standarts atbildīts, vai ne, bet tādi chatboti, piemēram, tur mēs zinām, ko mēs sagaidām. Bet skatoties arī Silvestra darba specifika, tā tomēr ir strateģiskās komunikācijas virziens, strateģiskās komunikācijas aģentūra. Un, kā mēs dzirdam, te ir tas palīgs. Strateģisko komunikāciju nelīdz galam, zinot detaļas, tā mākslīgais intelekts neatrisinās, vai ne? Bet kaut kādas situācijas tev viņš ir kā asistents, kādreiz arī kaut kādu informāciju izanalizēt. Manuprāt, ka vairāk skatīties uz šo, ko būtiski arī teica, atceries par savām smadzenēm, tu zini situācijām detaļas sīkākas, bet tālāk jau darbinieki var izmantot, bet jautājums ir, cik viņi paši analizē vēl aspektus, ko viņi iegūst. Jo arī Lāsmas minētais produkta apraksti, es zinu, ka ļoti daudzos biznesos pirmais paprasīsim mākslīgajam intelektam, lai to produktu aprakstu izveido, bet tomēr, ja tev ir jāizstrādā stratēģija kādām... Bet iebaro parametrus. Jo mums tieši bija Stradiņa universitātē bija tādi kursi pasniedzējiem, kā lietot mākslīgo intelektu. Mums tiešām ir mācība, piemēram, tev ir jāuztais kursa apraksts, un tad definē, uzraksti tev tādā valodiņā, pieņemsim, tev auditorija vidusskolāns, auditorijas students un tā tālāk. Tu vienkārši baro to mākslīgo intelektu, kamēr tu dabūsi to rezultātu. Un produkta apraksts arī lietas kombinē. Nezinu, tu gribi, lai tev viss pēc tam smaržo pēc lilijām, tur pēc tam, kad izlasu šo tekstu. Es domāju, ka tas ir laika jautājums.
Nē, tas noteikti ir laika jautājums. Mums ir kolēģis mūsu aģentūrā Lielbritānijā, kurš ir pilnīgi pavilcies uz šito. Viņš atsūtīja man tādu saiti visam mūsu tīklam. Respektīvi, mākslīgā intelekta instruments vada mediju treniņus. Tātad tu kā organizācija vari nodefinēt konkrētas situācijas, kas ir mediju treniņš, tas ir vadītāja kritizēšana, iziešana no neveiklām situācijām, mediju kaut kāds rutīns. Šis te mākslīgā intelekta instruments, tev principā tu vari novadīt mediju treniņu. Tev nav vajadzīgs tāds, piedodiet, Jānis Domburs kādreiz vai kas ir šie profesionāli žurnālisti, kas nāk ar to pieredzi. Un tas viss notiek tieši saistē. Un tas ir tāds instruments. Es sāku to pētīt un skatīties, man bišķi pietrūka enerģijas. Man arī bail nedaudz palika, jo tādas features tiešām ļoti iespējams var mazināt darbu un tādīs pakalpojumu virzienās, kurus arī mēs joprojām sniedzam klientiem. Ja domājies, bet tiešām, tāpēc, ka es tur pētīju citādāk, es izklaidējos, man tās sapulces vienmēr kaitina, ka tev jāsēž ilgstoši. Ja? Klausīsies arī Rīgas Stradiņu universitātes. Nē, Stradiņu universitātē brīnišķīgi sapulces, runāju par citām vietām. Tas foršākās, ja? Un tas, ko es arī izdarīju, ierakstīju savu seju, es uztaisīju savu avataru. Avatars sēž sapulcē, viņš kustās, viņš atbild, viņš pieraksta sarunas man, kas tur notiek, pēc tam atsūta kopsavilkumu un tā tālāk. Tās iespējas pavarās. Un es tieši arī domāju, ka būs kaut kādā brīdī to jāpieņem lēmums, vai tev nav izdevīgi sadarboties ar šādu mākslīgo intelektu, kas tev pēc konkrētiem parametriem izanalizē balsi, kustības, vispārējais. Un samazināt darbinieku stafu. Jā, jo tas būs vai izmaksa cost efficiency kaut kādā brīdī. Bet, labi, te vienmēr stāv, ka tas apgalvojums, tas mākslīgais intelekts pirms 2 gadiem bija pavisam savādāk, skaidrs, ka viņš attīstās un vēl zina, kas tur vēl notiks. Un tiešām beigās arī varbūt tās sabiedriskās attiecības tiks veidotas. Es nezinu, tavs Facebook profils strādās pats. Tavs Instagrams kaut kāda dzīvības pazīme ir vajadzīga, bet vienalga viņš, jebkurā gadījumā, viss tas, ko tu šobrīd, piemēram, dari savā sociālā vidē, lai veidotu sociālās tīklos, lai veidotu kaut kādu savu imidžu, savu tēlu, vai ne, tur vienalga autentisku vai neautentisku, iespējams, ka mākslīgais intelekts to izdarīs tā, vai viņam būs pietiekoši daudz, fotografijas no tava telefona, vai ne, viņš varēs salikt kopā dažādās kombinācijās, var jau būt, ka tas tā būs. Šobrīd vēl tik traki nav. Lai gan es domāju, tie, kas ar šo jautājumu tēmu ļoti dziļāk darbojās un pēta, iespējams pateiks, ka es jau esmu sen atpalicis šī virzienā. Tā lieta, tāpēc es domāju, kāds spiediens ir uz tevi. Ka tev visu laiku tas nozīmē jāsaprot, jāredz, vai ne, kas notiek visu laiku nozarē, un jāsaprot, ko tev aiz durvīm pieņem darbā. Pat ja tev tas nav jāzina, bet tev jāzina, ka tev vajadzīgs šis cilvēks, kas to pārzinās. Bet es gribētu pārslēgties uz aģentūru. Silvestrs arī pieminēja starptautisko aģentūru tīklu. Jūs esat daļa no starptautiskas kājas, tā mēs varētu teikt. Un arī skatoties, mēs tik daudz mākslīgajam intelektam veltījām laiku, bet es gribētu tomēr saprast, kāpēc jūs spēj nākat rakstīt podcastu pie manis? Paprasiet mākslīgajam intelektam, lai viņš uzbūvē to sarunu. Jā, bet mēs gribējām ar tevi autentiski. Šis autentiskums tomēr ir vērtības. Un viņš nebija tik gudrs, lai viņš iedotu tevi vēl. Es domāju, pēc gada mēs jau varēsim iedot tavas runas. Un viņš varēs noprognozēt tavas atbildes. Un vēl pēc tam mēs tiekamies klātienē, nevis attālināt. Mēs esam ļoti old school. Jā, bet atgriežoties pie tām aģentūrām, skatoties, mēs saprotam, ka mākslīgais intelekts kaut kādā mērā, mēs varētu teikt, griež pogas ārā komunikācijas profesionāļiem, jo tu minēji pirmīt par šo kvalitatīvo saturu, pārdomāto saturu, bet katram ir jau arī tā sava izpratne, kas ir kvalitatīvs saturs, tas arī ir jāsaprot. Bet kas ir varbūt lielākie izaicinājumi šodien, 2025. gadā, vadot sabiedrisko attiecību aģentūru, salīdzinot varbūt ar pirms 5 gadiem. Kāpēc es saku pirms 5 gadiem? Jo tad pirms 5 gadiem mums iestājās lielā pandēmija, kaut kas mainījās. Mums no 20. gada ienāca arī pamazām mākslīgais intelekts mūsu darbā.
ļoti strauji šie pēdējie 5 gadi pamainīja. Es pārtraukt runāt par mākslīgo intelektu. Viņai laikam nepatīk. Nē, bet es gribētu saprast, kas tad ir tie lielākie izaicinājumi šodien, 2025. gadā, vadot sabiedrisko attiecību aģentūru. Es nezinu, man liekas, izaicinājumi īstenībā nav mainījušies. Ir tēma, kas droši vien visās nozarēs ir aktuāla. Ir šis darba spēks, tāds, kā tu viņu gribi redzēt, tāds, kurš izpilda, kā es gribu redzēt savu klientu, tas ir, lai es varētu apmierināt savu klientu vajadzības, lai mēs esam konsultanti, mēs esam biznesa konsultanti vienā nozarē, un tāpēc mums ir vajadzīgi arī cilvēki, kas orientējās, kā to darīt. Tā būtu droši vien tāda HR tēma par paudzi, kā viņi pieņem lēmumus, nāk iet ar kādām grūtībām, saskarās, kas ir motivācijas, kāpēc nāk uz to darba vietu, vai, nezinu, alga tā noteikti cenās nav primārā lieta. Tur ir miljonas lietas. Šī personāla vadības tēma, tā droši vien jebkurām vadītājiem, arī šī paša mākslīgā intelekta kontekstā. Mūsu aģentūrā, es domāju, ne tikai mūsu, bet principā ir ļoti svarīgi, kas ir tas profils. Tev jāspēj pozicionēties, kādu veidu cilvēkus. Jo, man ir bijusi pieredze, ja tam projektu vadītājiem nepatīk šis klients, un nevis tāpēc, ka viņš ir, var nepatikt cilvēcisku kontaktpersonas, cilvēcisku kaut kādu attiecību dēļ, tas viens tāds, bet nepatīk tēma. Vienkārši nepatīk, nestrādāšu. Kas tas tāds? Es nevaru iedomāties pirms tiem gadiem, kad es varbūt kaut ko darbojos darba tirgu, kā darba ņēmējs, kad es varētu vispār atļauties kaut ko tādu. Piedodiet, atvainojiet. Es redzu savus studentus šajā. Pilnīgi strādāju. Bija savā laikā strādājot aģentūrā, man bija tēmas, no kurām es atteicos. Tas bija, es saprotu, ka azartspēles man ir bijis arī piedāvāts vadīt šādi apmācības. Nē, bet es esmu atteikusies ātrajiem kredītiem strādāt, arī kaut vai iet vadīt apmācības tajos virzienos, kur es strādāju. Tāpēc man ir saprotamas kaut kādas tēmas, no kurām mēs varam atteikties, ja man tā kā tīri cilvēciski. Bet, protams, ne jau kā mēs sakam, šodienas kontekstā es zinu, ko tu runā par jauniešiem, tas tēmu loks ir nenormāli plašs, ne tikai 2, 3 tēmas, ar kurām varētu atteikties strādāt noteikti. Bet ļoti interesanti, mums ir savs ētikas kodeks. Iekšējais ētikas kodeks, kādiem klientiem mēs nestrādājam. Mēs nestrādājam ar ātriem kredītiem. Mēs vienkārši nav mums tādi klienti, un nekad arī nebūs, kamēr es būšu šīs aģentūras vadītājs. Mēs nestrādājam ar tabaks industriju. Atzīšos, es smēķēju nedaudz, bet to daru. Bet vienalga, es nedomāju, ka tas būtu tas ir promocijas vērts, un mēs nestrādājam ar gamblingu, ar azartspēlēm. Visi tie leģitīmi biznesi, valsts viņus atļauj, regulē un liek kaut kādus rāmis tam visam, bet mēs to nekad neesam darījuši un nedarīsim. Jā, mums ir klients alkohola industrijas asociācija, bet tur mums pavisam cits viedoklis, kāpēc mēs to darām. Mēs esam ar Amber Beverage kādreiz strādājuši. Tas sakrīt ar realitātēm un vērtībām iepratīm tām, kuras jau pat nosauc. Tas ir grēka industrijas, kas principā neveicina cilvēku labklājību, labbūtību un veiksmīgu dzīves. Tāpēc arī mēs to nedarām. Bet, manuprāt, ir ļoti labi ka tu uzsver, ka arī jums kā aģentūrai ir šāds ētikas kodeks, jo es pieļauju, ka būs mums arī klausītāji, kuri par to nebūs aizdomājušies, jo nevar visas lietas pieņemt pašas par sevi saprotams. Un, ja mēs runājam, es arī ar studentiem, ir sevišķi maģistra studentiem, parasti runāju, kas ir tās jūsu vērtības, ar kurām jūs personīgajām ejat strādāt nozarē vai ne, un kā sakrīt zīmola vērtības, uz kurām tu dodies, kurp strādāt. Un tad jums, manuprāt, ka šis ir lielisks piemērs, nākot strādāt uz aģentūru, es zinu jau kādas ir pamatā aģentūrai vērtības, un ka tās var sakrist ar manām personīgajām vērtībām, kas šodienas kontekstā jaunajai paudzei, ja mēs tā varētu teikt, jaunākai, ir ļoti svarīgs, vai ne? Tā kā tas, man liekas, ļoti svarīgi. Paturpināt šo ideju un domāt arī par tiem jauniem profesionāļiem. Skaidrs, tu jau iezīmēji, kad šis te atnāk ar prasībām par kaut kādām jomām, nozerēm, kas ar ko negrib sadarboties. Bet kas ir tas vēl, ko tu redzi? Kas ir tavs darbinieks, ko tu meklē? Vai tu vari pateikt 25. gadā?
Es negribu vispārināt, var pateikt, kas ir mans darbinieks, un tas mans darbinieks droši vien ir tāds, kurš lasa grāmatas, skatās Latvijas televīzijas panorāmu un TV3 ziņas, skatās BBC, CNN, viņš saprot, kā tā pasaule griežās. Viņš saprot lietu kontekstus. Un tikai saprotot lietu kontekstus, tu vari saprast, kāpēc lietas notiek tā, kā viņas notiek. Un klients jau nāk pie manis ar konkrētu vajadzību. Labi, tā var būt ilgtermiņa vajadzības, varbūt konkrētas mazas situācijas vajadzība. Bet ja mēs viņam, un viņš, un klients, kas ir normāli, mums visiem cilvēkiem nav jāsaprot, kāpēc lietas notiek tieši tā, kas tam par iemeslu. Un ja tas mans darbinieks, un droši vien, kad arī es pats, ja es zināšu, kas ir konteksts lietām, nezinu, sociālais, politiskais, vides, ekonomiskais, tad es varēšu pieņemt, dot tos pareizos padomus, jo pie manis jau nāk pēc tā padomu, kurš tur tālāk tiek materializēts tādā vai citā satura izpausmē. Tā kā tas ir tas, kas būtu, bet es runāju par ideālo pasauli, protams. Protams, tu jau vari definēt viņu. Man patīk šis te viens piemērs, un dažkārt liekas, cik tev pašam jau gada, vai ne? Es strādāju universitātē, kā to sauc par stundu pasniedzēju, no 13. līdz 21. gadam un vadīju komunikāciju. Tur bija no sākuma korporatīvās komunikācijas kurs, un tad viņš bija iekšējās komunikācijas kurs. Respektīvi, dažādi viņš tur saucās, tur tie griezumi tika piemēroti. Un tad es atceros 13. gadā, bija man viena tāda nodarbība, kurā es stāstīju par tiem, kas ir komunikātori publiskajā telpā, ne no politiķa, bet no organizācijas puses. Un 13. gadā, salīdzinoši nesen, bija Pareks banka, un tur bija Kargins un Krasovickis, un tad tu paliec tās bildes, nerakst tos vārdus apakšā, prastai auditorijai, viņš, teiksim, nosauc, kāds nosauc, kāds nenosauc, vai ne? 14. gadā, un tur bija ne tikai, tur bija dažādi, tur bija arī, kas tur Svetbanka, respektīvi, banku sektors, apdrošināšana, telekomunikācijas, nezinu, tur Binde vai. Un tad nākamajā gadā, bet tie cilvēki, kas bija, teiksim, kas mainījās komunikācijā, principā tie frontline cilvēku komunikācija, godīgi šo tendenci, viņi samazinās. Šobrīd jūs varat nosaukt bankas vadītāju Luminorā. Droši vien, ka labi, jūs varat vai ne, es varu. Luminorā es laikam neatcerētos. Bet cilvēki visi zināja, ka Ingrīda Blūme, Uģis Zemturs ir tie, kas vada Svetbankā. Lūk, tagad ir Mencis. Vai ne? Tagad super. Nedrīkst teikt studentiem priekšā. Un tagad ir tā, ka nākamajā gadā, 14. gadā, jau tā trešā daļa zināja, vai trešo daļu atpazina. Un es atceros tajā gadā, kad es beidzu, es domāju, vai es to slaidu neņemu. Tā kā es katru gadu tomēr atjaunoju to saturu. Un tā. Es viņu neņemu šārā, es nelikšu. Nulle, neviens. Un šobrīd es runātu ar cilvēkiem, lietotu tādu terminoloģiju, nezinu, Andris Šķēle, Anatolijas Gorbunovs. Jūs varētu procēt, kāpēc tas jāzina. Tas ir jāzina, tāpēc, ka cilvēki veidojuši mūsu valsts vēsturi, valstiskumu, un no tā, nezinu, ļoti daudzas lietas izriet vēl šodien. Kāpēc mums, piemēram, Latvijai tik slikti ar dzelzceļa transportu? Kāpēc? Tāpēc, kad dzelzceļa transports tika, šis mans viedoklis, vai ne, tika konceptuāli likvidēts, lai to aizstātu autobusu maršrutiem. Un tagad mēs šo tēmu neturpināsim, bet cilvēki, kas saprot kontekstu, ļoti labi var darīt, piemēram, apkalpot autotransporta direkciju, jo tāds klients mums būtu, vai ne, kas palīdzētu pieņemt tos vai citus lēmumus par pārvadātāju izvēli. Šis ir viens piemērs. Tikai, respektīvi, atbildot uz jūsu jautājumu, jā, tas ir tie cilvēki, kas saprot, kāpēc lietas pasaulē notiek, kā viņas notiek, gan lokālā, gan starptautiskā kontekstā, ir tie, kas ir visvērtīgākie. Vai viņi ir daudz? Atbildi ir nē. Bet man šis tev atbildi lika ļoti aizdomāties, jo nav noslēpums, jā, mēs arī strādājam augstskolas studentiem, un es līdzīgi ar bildēm spēlējos par tēlu un reputācijas veidošanu un salīdzinu kaut vai nesenos veselības ministrus vai kaut ko paņemu arī no izklaides industrijas. Un ir izaicinājums ar šo personību atpazīšanu, kas ir varbūt bijuši pat pirms 2-3 gadiem un diezgan publiskas, ja mēs skatītos arī visos komunikācijas kanālos. Tā kā, jā, es piekrītu, ka šis varētu būt izaicinājums, ko tu saki,
saprast lietu kontekstu visādā ziņā daudz plašāk, lai mēs varētu veidot šo strateģisko komunikāciju. Jo tu pareizi man patika, kā pirmīt uzsvēri, jūs esat konsultanti savam klientam. Un, man liekas, tas ir izaicinājums, ja kāds būs iemācījies strādāt ar mākslīgo intelektu. Tas ir viens radīt saturu, bet otrs, vai es spēšu kvalitatīvu konsultāciju sniegt vai ne. Tā kā iedot padomu klientam, tas noteikti būs. Paprasīs mākslīgam intelektam. Ko viņš to domā? Es nāku uz interviju. Silvestra aiziet. Tā uzreiz savāc tev datorā visu to informāciju, ko viņš varētu paprasīt. Noklausīšu šo podcastu. Īstenībā to izmēģināt. Es neiedomājos, es dažkārt arī neiedomājos, ko tur vēl var eksploatēt, bet vajadzēja izmēģināt un redzēt, kas tur sanāk. Vienkārši neko man neteikt. Labi, jūs taču to varat darīt, nezinu, visās nākamajās intervijās. Un apstīties, kas no tā sanāk. Un tad jūs varat arī ielikt atzīmi tam savām, jūs jau veidojat šo raidierakstu par savām sajūtām, balstoties savās sajūtās, savos priekšstatos, tad iespējams viņš jums iedod citu perspektīvu. Bet redzi, tur jau tas izaicinājums, ka mums jau šī ir dzīve saruna. Varbūt mums ir kaut kādi pieturas punkti, ko mēs tā kā... Jā, bet tos jūs radījāt, tu esi šito pat rakstījis. Jā, mēs radījām, bet tu mums kaut ko pasaki, un mēs jau reaģējam. Nu, jā, uz mākslīgo intelektu arī tas varētu būt, bet tas nebūtu tik pavilktos līdz. Es tiešām pamēģināšu nākamo reizi paņemt kaut kādu interviju, ielikt iekšā un pastīties, ko potenciāli varētu šis cilvēks atbildēt, un tad mēs varētu uzdot un uzprasīt, cik lielā mērā mēs varam noprognozēt to atbildi. Jā, bet tad mums vajadzīgs tāds cilvēks, kurš arī diezgan ir publiskajā telpā, kaut ko komentē. Jā, Silvestrs reti pēdējā laikā runā, ko mēs konstatējam. Es esmu ļoti kautrīgs. Tu esi kautrīgs, jā, to mēs saprotam. Bet man tomēr ir jautājums par tiem jaunajiem. Par tiem jaunajiem, atgriežoties arī pie aģentūras, viens, ko Silvestrs teica, ka tomēr ir svarīgi tas dziļums, jeb plašums, ka mēs pārzinām politiskos procesus, mēs pārzinām ekonomiskos procesus, un, kā tu teici, arī pasauli, vai ne? Ne jau tikai tas, kas Latvijā notiek, to kontekstu, bet kas tad vēl kādas prasmes un zināšanas, ko tu redzi, kas ir svarīgas topošajiem PR nozares profesionāļiem? Skaidrs, ka sākumā viņš būs speciālists, beidzot augstskolu, jo ņemot vērā, ka tu jau arī gandrīz 4 gadus darbojies jomā, kur vērtē augstskolu komunikācijas studiju programmas, virzienus. Kas ir tas, ko tu redzi, kas ir svarīgi par šīm zināšanām un prasmēm, ko vajadzētu attīstīt vēl vairāk jaunajiem komunikācijas speciālistiem, nākotnē profesionāļiem? PR Kompass – raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķērve un Lāsma Šķeste. Ja, man liekas, jebkurā profesijā darbojoties, tev jāspēj 2 virzienos, tad atkal tā HR tēma, 2 virzienos. Viens ir attīstīt vispār cilvēciskās kvalitātes, savstarpējo komunikāciju prasmi sarunāties dzīvajā ar cilvēkiem, prasmi uzvesties, dažkārt mums tās liekas ļoti basic lietas, bet viņas mēdz atšķirties dažādās, kultūrās, dažādos sabiedrības burbuļos, vai ne? Un tās lietas var iemācīties, un viņas var droši vien nostiprināt ar kaut kādām akadēmiskām zināšanām. Tas palīdzētu. Otra lieta, protams, ir šīs tehniskās lietas. Tev ir jāmāk, ja tu gribi strādāt komunikācijā, uzreiz ieliekt iekšā un darboties, tev ir droši vien jāmāk bez tā, ko mēs jau apskatījām, domāt, kas ir numur 1. Bet to, laikam, nevar iemācīt nevienā augstskolu programmā. Bet arī tīri saprast, kā strādā kaut kādas rutīnas lietas, kādi tipi un triki, kas ir krīzes situācijas, kā teksts ir jāveido. Es nezinu, miljonas lietas. Kad es runāju, man šķiet, ka varbūt tam gluži nevajadzētu notikt augstskolā. Augstskolā kā reiz vajadzētu mācīt šo te plašo pasaules skatījumu. Ne? Man ir bijušas diskusijas ar tiem pašiem ārpus jauniešiem, kuriem mēs par skolotājiem strādājam, un tas viņa jautājums ir arī vispār klasika diezgan, ceļš tā ir vidusskola, ģimnāzija, tad jautājums ir, par ko tad jūs kļūsiet? Labi, tas normāli, ka liela daļa nezinu. Man ir vidusskolnieks, kurš arī vēl nav noformulējies, neskatoties to, ka abi vecāki viņam skalo smadzenes, kas viņam droši vien līdz šejienai, vai ne? Tā neziņa, tas ir ok, bet ir cilvēki, ceļšķi daļas dzimums, kas saka, es iešu studēt sabiedriskās attiecības. Kāpēc? Šo pašu jautājumu savulaik uzdevu. Es vienmēr sāku tās nodarbības, pirmo nodarbību Rīgas Traģiņu universitātē,
Kāpēc jūs gribat studēt sabiedriski? Kāpēc jūs vieniem skolēniem saka, kāpēc jūs gribat studēt, otriem, kāpēc jūs jau to dariet, jo mēs satiekamies tur pirmā auditorijā nodarbībā. Un tad viena no tām atbildēm abās divās, gan ir vidusskolas līmenī, gan ir tiem cilvēkiem, kas jau 6 auditorijā ir, man patīk darbs ar cilvēkiem. Jūs zināt, kur ir darbs ar cilvēkiem visvairāk? Veikala kasē. Tur būs nemitīgi darbs ar cilvēkiem. Tad izkristalizējās tas priekšstats, kas izkristalizējās. Tas atbildes rada priekšstatu, ka šī tā nozara, kurā, teiksim, tā atveram žurnālu privātā dzīve, tāds notikums, tāda balīte, tāda prezentācija, vēl kaut kas, respektīvi notiek baigais dinamisms un patīk organizēt pasākumus, vēl vien tādi īpaši. Ko tas nozīmē, ka patīk? Tas nozīmē aicināt ciemiņus, izkarināt balonus, pasūtīt ēdienu. Protams, naudu tur vispār nefigurē, tur budžets nav, vai ne, tur cik vajag. Tās ir visas tās lietas, kas varbūt gluži nepareizas. Tas, ko es negribu teikt, nevar teikt nepareizas. Jā, arī tas tur ir, vai ne? Bet, principā, lai izdarītu to vai citu, arī pasākums, notikums ir vēstījums. Un tev nav balonu krāsai, varbūt nozīme, nezinu, teiksim. Zīmola krāsu kontekstā un viss. Bet atkal, ja tu saproti, kāpēc lietas notiek kontekstā, kāpēc viņas notiek tā, kā notiek, tu varēsi to izdarīt kvalitatīvi ar tiem vēstījumiem, kas īstenībā tam klientam, un viņš varbūt tas cilvēks pat nezina, ka viņam tas klients, tas ir nepieciešams, bet tad, kad tu viņam pēc tam vēl to paskaidrosi, tas būs bingo. Un tā, kāpēc mēs par to sākām runāt? Tāpēc zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešams tiem jauniešiem, kas nāks darba tirgu. Es neizstāstīju līdz galam. Un tie cilvēki, kas man saka, kad viņi grib studēt sabiedriskās attiecības, saka, un jūs gribat strādāt. Skaidrs viss tas, ka viņi grib strādāt, ja? Un tad es saku, ejiet studēt politiku. Vai vēsturi? Kāpēc jābūt vēsturi? Mācieties vēsturi, lai jūs spētu prognozēt nākotni. Tā ir tā sabiedrisko attiecību nozares darba galvenā pievienotā vērtība. Un tur es ceru, ka tas mākslīgais intelekts bišķi vilksies. Tur ir arī īstenībā, man liekas, tas, ko jāņem vērā, ir tas virziens, kurā tu strādā. Nevis aģentūras vērtības, par mēs jau runājam, ko mēs nestrādājam, bet ir jābūt... Ko mēs līdā tagad esam pārformulējuši pēdējā laikā, kad mēs negribam vairs būt aģentūra, kas dara visu, jebkuru tēmu. Mēs, nezinu, mums ir klienti mazumtirdzniecībā, auto nozarē, labklājības nozarē, kā publiskā sektora. Un mēs droši vien, kad aizvien vairāk konkrētāk specializēsimies tajos veidos, kur mēs redzam savas kompetences, un tas arī diktēs to, kāda veida cilvēki mums būs vajadzīgi, kur būs jāsaka gan viņu kompetencēm, gan arī interesēm. Piemēram, viena no tām tēmām, kur līdz mums īstenībā būs 3 virzieni, ja es vienkārši varu pieminēt, jo tas ir kontekstā tiem jautājumiem. Viens ir tas saucamais lead future tēma, kur mēs ejam iekšā diezgan spēcīgi tādu kompetenci kā dažādība un tas bija tas, ko es te gribēju prasīt. Un iekļaušana. Tur ir gan, tur cilvēku resursi nosaka. Man kolēģe Vineta ir sociāla antropologs, un viņa ir ļoti, viņa ir jau diezgan daudz izdarījusi, lai mēs varētu apgalvot, ka mums ir tā kompetence. Mēs labi strādājam ar dažos projektos ar ļoti lielām pasaulē zināmiem vārdiem, kas ir konsultanti, nezinu, tā kā KPMG, Pricewaterhouse. Un tur mēs viens otru ļoti labi papildinām, jo mums ir komunikācijas komponenti, sociāla antropoloģiskā komponenti un arī šī te komunikācijas komponenti. Līdz ar to šis virziens ir arī perspektīvas tādā izpratnē, kad mums, kā mēs zinām, šogad sākās ilgtspējas ziņošana, tātad ir zinām kategorija uzņēmumu, kas ir spiesti, kuriem Eiropas Savienības direktīva liek šo darīt, un viņi ir pievēršās šai tēmai, un dažādība un iekļaušana ir viena no šiem ESG komponentiem. Un redz, es tev pretī dodu kaudzīt ar uzņēmumiem, kas tagad ir atteikušies no šī te, kas saucās DEI, tieši kopš pirmdienas, kopš Trumpa stāšanās amatā. McDonald's, Walmarts, Fords, jā. Te visi amerikāņu uzņēmumi, Labi, šī cita tēma vienkārši, es saprotu, ko tu man vaicā. Jā, skaidrs, tā politiskā tendence, Trumpa paziņojumi. Tu domā, ka tiešām tas paliks tikai Amerikas Savienotās valstīs?
Tas noteikti, es teiktu tā, tur Eiropas Savienība ar savām vērtībām un iespējams tie, kas ir racionāli, ar to domāju tikai kā piepildīt savus kabatas domājoši, arī tie sapratīs, ka bez šīm te DNA un citām ESG, zem ESG liekošajām, vērtībām, ja tev viņas būs, tu varēsi pelnīt vairāk nekā tad, ja tev viņas nebūs. Un, ja, es nezinu, tur jau vienmēr ir jautājums, ko McDonald's atteicās, ko viņš tagad atteicās, no kā konkrēti viņš ir atteicies. Pēc idejas tādas organizācijas, kuras tu nosauci, labi, Meta, tas ir vairāk informatīvais lauks, viņi tur neanalizēs kritiski, tur necenzēs, nevis tāda pozitīvā nozīmē, viņi kaut ko nedarīs, ja? Bet es nedomāju, ka tam ir sakars ar kādu no šīm dažādības iekļaušanas lietām tiešā veidā, mēs tagad patrieksim visus, kas tur, citā ādas krāsā vai reliģisku piederību, prom no darba, vienkārši mums riebjās, nebūs tā. Es domāju, ka organizācijas ir ieguvēji gan no DNI un liela visu vides pārvaldības un sociālo vērtību ievērošanas blokā, un viņi pelnīs vairāk nekā tie, kas no tā atteiksies. Tas nav mana dziļākā pārliecība, un tā dziļākā pārliecība arī tā, kas ļauj mums kā uzņēmumam iet šī virzienā, ir tā, ka tas ir labi. Un es tam ticu, un ja es tam neticētu, es to nedarītu. Un es tiešām ticu arī globāli, kad tās vērtības... Tā bija pirmā lieta, bet tu teici vēl divi virzieni. Jā, otrs virziens ir tas, kur īstenībā mēs jau esam diezgan ilgi iekšā. Tas ir, mēs viņu tagad brandosim kā Lead Life. Respektīvi, tas, ko augstskolā sauc par dzīvības zinātnēm, ja, bet tam ir pamatojums. Tur mēs strādājam no visā plašajā spektrā, kas uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti. Tas viens gals ir mums ir klients Latvijas Veselības fitnesa asociācija, kas organizē pasākumu, kā bija Active Day katru gadu. Un, principā, organizācija, kas iestājās visdažādākajos līmeņos par aktīvu dzīvesveidu piekopšanu, jo Latvijā mēs esam atkal Eiropas Savienības kontekstā, Eirobarometra pētījuma rezultātā. Mēs fiksējam, ka Latvija ir visšvakākais no visām Eiropas Savienības valstīm fiziskās aktivitāšu apjoma daudzums. Lai gan, aizies sporta klubu, tā neizskatās, vai ne visi vingo. Un pēdējais? Pēdējais ir tas, ko mēs šobrīd visvairāk investējam, attīstām, tas ir Lead Defense. Lai gan tur es vēl nevaru precīzi apgalvot, varbūt mēs viņu nosauksim pa Lead Military. Mums ir jau vairāk klienti, kas strādā militārā industrijā. Varbūt par šo es neesmu priecīgs tādā izpratnē, ka, manuprāt, atkal vēstures kontekstā, bet vēstures sniedz citu veidu atbildes, ka cilvēki tērējot, kāpēc vispār, kas ir, es tāds pacifistiskā domāšana, make peace, make love, not war, vai ne? Bet tā pasaule ir tāda, ka viņi ir, kā teica viens politologs, tad ne jau cilvēki, ne jau tautas sāk karus. Karus sāk politiķi. Ar varas ambīcijām, ar atkal savām vēstures, ko nam pieredzēt. Tā pasaule ir tāda, kā mēs šodien dzīvojam. Es atceros 91. gadā, tas nebija, kad bija Dienvidslāvijā karš 90. gadu sākums. Ja? Es Lielbritānijā strādāju tieši vēstniecībā un iznāca avīze viena The Times laikam, un tur bija lielais virsraksts War in Europe. Tas likās kaut kas neiedomājams, karš Eiropā. Tas taču nav vispār nevienā dienas kārtībā. Šodien mēs paskatāmies, viņš vairs nav Eiropā, viņš pie mūsu sliekšņa. Respektīvi, tas noved pie tā, kad ir, ja tu būsi, tā sakot, ar savu malkas pagali vai izkapti vai automātu vai tanku vai lidmašīnu vai digitālo tehnoloģiju apbruņojies, tad tu būsi drošībā. Un tā arī tā konteksta lieta, kad mēs demokrātiskajā sabiedrībā rūpējamies par to, lai atturētu citus no šīs ķecerīgās vēlmes, ambiciozās vēlmes kādu iekarot. Bet tā ir tā strateģiskās komunikācijas mērķis atturēšana, tieši tā. Un tas sakrīt ar tiem mērķiem, par ko vispār runāja prezidents savā jaungada runā. Bet atgriežoties pie tās dažādības tēmas, man liekas, ka tā ir ļoti būtiska, ko tu aizskāri, ar ko jūs strādājat, un ilgtspējas konteksts, jo es savā laikā strādāju Britu padomē, un
arī šajā tēmā iedziļinājusies, kad Latvijā vēl par to diezgan maz runāja. Un man liekas, ka tā ir arī tendence, ja mēs skatāmies uz šo 2025. Gadu, kur tu arī teici ilgtspējas ziņojumu viss, jo aizvien vairāk arī uzņēmumos šeit Latvijā mūsu kolēģi pārspecializējas tieši tikai šaurāk uz šo ilgtspējas kontekstu, uz šo dažādības kontekstu. Es viņam ziņojumu jāraksta. Jā, bet tas konteksts, un arī mūsu kolēģe, kura domā par šo doktora darbu dažādības tēmā, tā ir tendence, lai mēs sākumā vairāk runājam par mākslīgo intelektu, mēs runājām par tehnoloģijām, kā attīstās, bet es pat nebiju iedomājusies, kā varētu pagriezties, ka tas virziens, kurā jūs strādāsiet, tas ir nozīmīgs arī sabiedrisko attiecību strateģiskās komunikācijas jomā 2025. Es domāju, ka mēs vismaz kontekstā arī to, kas notiek ASV, ļoti daudz par to runāsim. Jā, gadā tas gan. Bet es vēl varu par to jautājumu uzdot. Jo tu ļoti labi iezīmē tos virzienus, un tad tas mans jautājums būtu Silvestram par tavām personīgajām vērtībām. Ar to es gribētu noslēgt, ja mēs sākām runāt, jo tev ir milzīgi pierast, tu esi kaut ko izveidojis, kaut ko foršu, ar ko tu lepojies, tu minēji par tiem virzieniem, kur strādā uzņēmums, bet ja tev pašam būtu jādefinē savas personīgās vērtības? Viņas droši vien nevar būt vienkārši pēc definīcijas, pēc noklusēm, nevar būt atšķirīgs no tām, par kurām mēs jau runājam uzņēmumu kontekstā. Jo, tad jau tu nevari nonākt pretrunā pats ar sevi. Man jānosauc kaut kas. Protams. Mīlu dabu. Labi. Iestājos par dzimumu līdztiesību, iestājos par veselīgu dzīvesveidu, lai gan nevienmēr to darbos atbalstu, bet man tā ļoti grūti kaut kā izdalīt, bet es domāju, ka tiešām tā pareiza atbilde ir tā, ja tas ir, man liekas, tas ir Kristīnas teiciens, mīli, ko dari, ko mīli, ja? Ka tam ir, tas jau patiesībā arī ļoti atspoguļoja, arī vērtībām tavā personīgajā dzīvē ir jāsakrīt ar tām, kuras ir tavas, profesionālās. Piemēram, labi, pats pavaicāja, es domāju, ka mums ir jāiegulda nākotnē vistiešākajā veidā, jo tā nākotne, bērni mūsu nākotnē, kaut ko vēl banālāk varētu pateikt, jo viņi jau būs tie, kas šo mūsu valsti veidos un attīstīs. Tāpēc viena no vērtībām ir to darīt, un arī jau, man liekas, Kristīna sākumā pieskārās. Es arī darbojos nevalstiskā sektorā, jau ir 13. gads, un mums ir biedrība Mārupes uzņēmēji. Varētu izklausīties ļoti šauri kaut kādi Mārupes uzņēmēji, bet ne, tā ir cilvēku kopa, kurus vieno primāri tādas sociālās atbildības aktivitātes. Mums ir, jau, man liekas, 40 uzņēmēji, visi, kas ir no Mārupes, kas iet strādā Mārupes skolās, velc savu laiku un māca bērniem tos klasiskos mācību priekšmetus, nevis vienkārši tur ekskursijas un stāsta, par ko man kļūt kāda profesija karjeras nedēļā, bet klasiskos mācību priekšmetus caur savu pieredzi. Piemēram, es strādāju kā latviešu valodas skolotājs. Man ir 3 tēmas, kuras ir tikai stāsts, kur nevienam nav sakars ar komatiem un pieturzīmēm. Tad es stāstu par to, kas ir mēdī, kas ir profesijas žurnālists, tātad plašsaziņas līdzekļi, profesijas žurnālists un kritiskā domāšana. Un to man jāspēj izstāstīt gan 7. klasē, gan 12. Nav problēmas 12. Nav problēmas 12. 7. Tas ir riktīgi. Interesanti. Lūk, un tā, piemēram, mums ir restorāna īpašnieks Andris Rūmītis, Hercogs restorāns, vairāk tādi jau ir, un tad viņš māca matemātiku pie sevis, uzaicina un nāk uz klasi, un tad abās reizēs, tad vienā tiek mājas darbs uzdots, otrā praktiskais darbs, nosveriet, izreiķiniet, cik tā salāta porcija, cik viņai jāmaksā, lai es varētu samaksāt par īri, pavāram algu, un man galu galā tas gurķis jānopērk ir, nezinu, kuras viņi tur pērku. Tā ir tā reālā matemātika, kas ir svarīga. Mans kolēģis Miks, kurš nodarbojas ar rotaļlaukumu importu un būvniecību, viņš māca fiziku bērniem par to, kāpēc, piemēram,
tad ir rāpojamajā kaut kādā konstrukcijā rotaļlaukumā, tā atstarpe starp tiem sprēšļiem ir tieši tik liela. Vai kāpēc, piemēram, šūpols, kāds ir tas viņu swinga, tā dinamika, un kāds apakš tiek, teiksim, tām šūpolēm, kāpēc viņi tiek. Es tev visi ir redzējuši rotaļlaukumu, visi ir savā laikā tur bijuši, citiem jau ir savi bērni, bet kāpēc tas ir tā, to neviens nezina. Tā ir tā reālā fizika, tā ir reālā matemātika, un tā ir varbūt reālā latviešu valoda. Mums ir praktiski nosakti visi priekšmeti, un kā tas notiek? Tur nav. Tas ir tīri šo cilvēku laika ieguldījumi. Gan mans, gan mani kolēģi saka, kopumā mums pagājušajā gadā bija 30, šogad jau saka, bija kaut kā 40, ja mēs sākam ar vienu skolu, ar Mārupas pamatskolu. Kāpēc tas projekts sākās? Man nav kauns to teikt un atzīt, es to projektu izdomāju, jo mans 6 klasnieks toreiz pētā klases teica, kāpēc man tā matemātika jāmācās. Točne, ne? Jo 6. klasē viņi, laikam, saka, veidoties stipri sarežģītāk, tur neviens aiz ābolīšus neskaita, ja? Es domāju, pagaidām, te jāparāda, kāpēc mēs to programmu ieviesam, un tagad viņi ir jau arī Mārupas ģimnāzijā. Vienbrīd bija Jānmārupē, bet mums īsti neaizgāja, bet Babītas vidusskolā ir. Mēs sākām nevaram dabūt. Šī saruna ir daudz plašāka. Mums ir šīs Mārupas uzņēmēji tādas biedrības Latvijā ir apmēram 30, cits aktīvāks, cits mazāk aktīvs, un mēs tur kaut kad biedrojamies, un tad, kad mēs viņiem tu pastāstām, viņi saka, hei, mēs arī to gribam, tā kā tu saki uz ķekaus, bet tas vienmēr strādās tikai tad, ja viņi konkrētajā skolā, kurā jūs sāksiet, būs kāds vecāks, būs interesants, viņam ir savs bērns. Tā tas ir, jo tas laiks, ko mēs veltam, viens jau ir strunds uztais, varbūt aiziet parunāt, ar to 7. klasi, tur ir man īpašas attiecības jau vai 8. Bet tur vajag radīt to, un es atceros, ka es nogostušos nostāžos 8 gadus augstskolu. Kas uz tiem sīkajiem neizstāstīšu? Nē, tas ir pilnīgi cits. Tur mēs visu dabūjām pārzīmēt, tā sakot. Lūk, tā ir tā vērtība ieguldījums jaunās paaudzes audzināšanā, kuru tiek veltīts varbūt pats dārgākais, kas jebkuram no mums ir. Tas ir mūsu laiks. Paldies! Kopumā tad noslēdzot un skatoties par šiem sabiedrisko attiecību tendencēm 2025. gadā, mākslīgais intelekts būs mūsu klātesošs, bet stratēģiskas komunikācijas funkcija neizudīs, jo ir jautājums par šo kvalitatīvo saturu un profesionāliem viedokļu līderiem, kas šo vēstījumu pasniegs auditorijai, līdz tām dzirdīgajām ausīm aiznesīs, lai mēs strādātu sabiedriskajās attiecībās un spētu arī konsultēt klientus, ir svarīgs tas dziļums un kontekstu saprast, ne tikai par sabiedrisko attiecību jomu, bet par pasaules uzbūvi kopumā, par procesiem, kas notiek. Un man ļoti patika arī tas pēdējais konteksts, ko mēs skatījāmies, ka iedvesma mums var būt visapkārt, arī jaunajiem, topošajiem profesionāļiem, ka varbūt neskatāmies vienas konkrētas personības kontekstā, bet ikdienā pamanām tos mirkļus, kas spēj mums nākotnē varbūt dot kādas zvaigznes sasniegt. Un noteikti šogad būs stāsts arī par dažādību, par ilgtspējas kontekstu, kas komunikācijas vadītājiem būs jāīsteno. Es varu vēl pielikt klāt. Droši. Saskarsme. Ja saskarsmē spēja runāt, sadarboties, tas nekur nepazudīs. Jā. Un to nedrīkstam aizmirst. Paldies tev, Silvestr, par sarunu. Tiekamies vēl? Protams, tas ir. PR Kompass ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķarve un Lāsma Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mēdīju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompass ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu.